Kad tu smejies, tev galvā izdarās laimes hormoni, un tu jūties super vesels. Ha, 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 ha. Sveiki, mani mīļie draugi! Mans vārds ir Artūrs Laimīgais. Es esmu smiekļu jogas pamatlicējs Latvijā. Labdien, Artūr! Čau, čau! Nu, tu esi tādas interesantas lietas pamatlicējs Latvijā kā smieklu joga. Pasaki vispār, kas tas ir smieklu joga un kā tu nonāci līdz domai, ka Latvijā kaut kas tāds ir vajadzīgs? Jā, smieklu joga pavisam vienkārši ir... Mēs saucam to par smieklu jogu, jo tā apvieno smiešanās vingrinājumus ar jogas dziļo elpošanu. Mēs to apvienojam un sanāk smieklu joga. Jo smiešanās pamatā būtībā ir kas, kad tu ievelc elpu un kad tu smies, tu būtībā izelpo ārā gaisu. Tas ir smieklu joga būtībā ir smiekšanās māksla un elpošanas zinātne. Tātad divas lietas, jo mums plaušās ir 6 litri tilpums, un kad mēs parasti elpojam, mēs ieelpojam tikai 500 ml. Bet, kad mēs smejamies, mēs varam izelpot papildus 4 litrus skābekli, gaisu, un mums viss šūns tiek pabarots ar skābekli, kas mums dod enerģiju, un skābeklis pārvērš, ko? Viņš pārvērš ēdienu enerģijā. Mēs jūtamies enerģiski, tā dzīves priecīgi, jo laimes hormoni izdalās mums galvā. Un es atklāju to, mans stāsts ir tāds. Es aizbraucu pirms 2 gadiem uz Indiju, pie pasaules smieklu jogas pamatlicēja doktora Madame Katārijā. Viņš sāka smieklu jogu pirms 20 gadiem Indijā ar 5 cilvēkiem. Viņš ir medicīnas ārsts, un tagad ir vairāk nekā 75 valstīs, vairāk nekā 15 000 klubu. Arī pat tiek izmantot ļoti nopietni medicīnā, lai ārstētu cilvēks ar nopietnām slimībām. Piemēram, Čikāgā viņi izmanto vēža slimniekiem, lai ārstētu. Un ļoti liels dziedniecisks efekts un ātri. Piemēram, tas ir ātri, efektīvi, vienkārši, spēcīgi veids, kā tu ātri uzlabot savu veselību un vairot laimes sajūtu. Un ar to tas ir unikāls. Tāpēc mēs, piemēram, kāpēc neklausties, anekdotas un tādas lietas, tas ir super. Bet, lai tu to izdarītu, tev ir jābūt domāšanai, tev jāsaprot, kas ir smieklīgi un kas nav smieklīgi. Vai ne? Kas vienam liekas smieklīgi, vienam neliekas smieklīgi. Un tu vari pavadīt visu dienu lasot, un tad tu pasmējies varbūt 5 sekundes vai 1 minūti, tu esi pasmējies. Bet, lai iegūtu tos terapeitiskos labumus no smiekliem, tev jāsmējās vismaz 10 minūtes. Bez pārtraukuma 10 minūtes. Viņiem jābūt konstantiem smiekļiem. Kad tu, piemēram, pasmies 5 sekundes, tas tev uzreiz to smadzeņu ķīmiju neizmainīs, tas laimes hormonu endorfīnu viss neizdalīsies. Un tāpēc ir nepieciešams ilgstāks process. Un tad, kad mēs esam smiekļu jogā, tā kā mēs izpildām tos vingrinājumus ierosinām tos vingrinājumus ar smiekļu jogas vingrinājumiem, mēs varam smieties, cik ilgi mēs gribam. Nu, kā tu vari smieties bez jokiem? Kā var smieties bez jokiem? Es pasaku tā, es tagad gribētu pasmieties, es pasaku, ok, tagad es gribu smieties, es ielpu elpu. Nu, 10 minūtes neizvilks. Jā, redzi, es vienkārši, es to saucu par apzinātiem smiekļiem, jo parastie, kas smiekli, kas ikdienā, viņi ir spontāni, viņi neapzināti, viņiem ir gadījuma raksturs. Tu nezini, kurā brīdī viņi atnāks, un varbūt viņi šodien būs, un varbūt viņi nebūs. Un kā mēs zinām, diena bez smiekliem ir izniekot diena. Un, teiksim, lai tas nebūtu, mums ir nepieciešams tos smieklis ierosināt apzināti. Nevis gaidīt. Tu nezini, varbūt viņi būs šodien, varbūt viņi nebūs šodien, varbūt tas būs laimīgs šodien, varbūt tas nebūs. Bet tas ir droši tās garantēts veids, kā tu vari sev ātri uzlabot garstāvokli, enerģiju un uzlabot veselību. Tāds vienkārši paņēmies, kā tu to vari izdarīt. Un mans stāsts ir tāds. Es esmu pēc izglītības psihologs un jurists ar kvalifikāciju jurists. Man 2 augstākās izglītības. Un esmu strādājis arī krīzes centrā Skābēs un arī esmu skolā par psihologu strādājis. Un man pirms 2 gadiem bija tāda lieta dzīvē, kad es gribēju saprast, ko darīt, teiksim, kādu darbu darīt, kaut ko. Es gribēju darīt darbu, ko es mīlu, kas man patīk, kas man sagādā milzīgu prieku.
Es apmeklēju daudz dažādas seminārus pašattīstības. Es biju uz Anthony Robbins, Unleash the Power, viņš tas viens no speakeriem pasaulē zināmiem. Es biju uz psihologu konsultācijām, tur runājām, ko tur varētu darīt. Un tad kaut kā man ienāca tā klikšķis. Es esmu psihologs, un es tajā psiholoģijā saku, kā būtu, teiksim, tāda smiekla terapija? Un viņi man teica, tas darbojas ar milzīgiem panākumiem, un man tā galvā, milzīgiem panākumiem, smiekla terapija. Man uzreiz tāds smaids. Es domāju, tas ir tas, ko es gribētu darīt. Es aizēju vakarā mājās un ierakstu Googlē smieklu terapija. Mana angliski, protams, ierakstu tad laughter terapija. Man izlec ārā smieklu joga. Kas tas tāds? Es domāju, ka lielākā daļai Latvijā cilvēki, kas tas ir? Es domāju, kas tas par brīnumu, vai ne? Es domāju, labi, paskatīšos tālāk. Es skatos, pameklēju YouTube, video bija par laughter joga, un tieši tas dibinātājs. Viņam bija viens video, es paskatījos, un es tā nosmējos, es domāju, tas ir tik smieklīgi, un es domāju, man tā tiešām ir tik saspīdināja. Un tad es paskatījos, papētīju viņu mājaslapu, un es domāju, tā, es sapratu, tas ir tas, ko es gribu darīt. Es nemaz nešaubījos, es šaubos, es gribu to darīt, vai es to negribu. Man bija pilnīgi skaidrs, tas ir tas, ko es gribu darīt. Un es devos uz Indiju, un tās bija 10 laimīgākās dienas manā mūžā. Es pēc dabas esmu laimīgs cilvēks, bet tās bija 10 laimīgākās dienas ever. Es atgriežoties no Indijas, man bija milzīgs tāds smaids. Man draudzene teica lidostā, kas ar tevi ir noticis? Un tas smaids nenogāja vismaz 1 nedēļu. Tāpēc, kad es biju katru dienu smējies vismaz par 4 stundām. Man tie lēmas hormoni tik daudz bija savairošies galvā, ka es vienkārši jūtos pilnīgā ekstāzē. Un kopš tās bišķi sapratu, man dzīve vairs nekad nav tāda kā agrāk. Es vienkārši sapratu, tas ir tas, ko es gribu darīt. Es sapratu, tas ir ātri, vienkārši un ļoti efektīvs paņēmiens, kā var sev uzlabot to laimes sajūtu un veselību. Un tāpēc es gribu arī to ievist Latvijā, jo Latvijā cilvēki ir ļoti nopietni palikuši, viņi iegājuši savajā pasaulē iekšā, tur problēmās, tur nauda, visi sagruzījušies, vai ne, sejas tādas, ja tu iekāp tramvajā, vai ne, no rītiem, ja tu kādam uzkāp uz kājas, tu riskē, zaudēt dzīvību. Viņš stresā skrējis, pēdējā minūtē ielicis iekšā, kā parasti pusstundu vēlāk pamodies. Nedod Dievs, ja tu viņam kaut kā pieskarsies, tu riskē zaudēt dzīvību. Un vienkārši tātad ļoti nopietni cilvēki. Tāpēc es redzu milzīgi vajadzību cilvēkiem pēc šīs smieklu jogas, pēc apzinātiem smiekliem. Nevis gadījuma rakstur, ka varbūt es šodien būšu laimīgs, varbūt nebūšu. Bet, teiksim, nē, tu gribi būt laimīgs, un tu smejies, un tu ierosini, tu pavēli savām smadzenēm smieties un būt laimīgam ar tiem smieklu jogas vingrinājumiem. Un mums ir, kā mēs zinām, kāpēc bērni smējās, teiksim, vairāk nekā pieaugušie. Viņi smējās daudz reizes vairāk, cits žurnāls pat saka, ka viņi smējās līdz pat 300 reizēm vairāk nekā pieaugušie. Bet tas ir tāpēc, kad viņi ir rotaļīgi. Tu esi pamanījis, kad bērni, kad viņi smējās visvairāk? Kad viņi zenās viens otram tur pakaļ, kad viņi tur ķēr viens otru, tad viņi mūk no viens otru, tur ir rotaļājoties. Un tad, lai mēs iegūtos vairāk smieklus, mums bišķiņ jāatgriežas arī tā kā bērnībā, jāatcerās bērnība, kāda mēs bijām, un jākļūst arī nedaudz rogaļīgiem un jāaiziet no tās, nopietnās sejas, un vienkārši jābūt vairāk atvērtiem, rotaļīgākiem, un to mēs darām smieklu jogā. Mums ir rotaļīgi vingrinājumi, un grupā, ka mēs tos darām, mēs sākam smieties. Jo smiekli ir ļoti lipīgi, mums smadzenēs ir speciāls centrs tāds, kas uztver smieklus, un kad mēs to tā darām grupā, kad viens sāk smieties, ir novērēts. Droši vien pašai ir bijusi tāda situācija, ka tu smejies un nespēji apstāties, un tu nesaproti, kāpēc tu smejies, un tu smejies. Un tāds kārtīgi vēders smiekli, tāds sirsnīgi un kārtīgi izsmiešanās. Un tas ir tas, ko mēs darām smieklu jogā. Grupā mēs tad ierosinām tos vingrinājumus ar rotaļīgiem smieklu jogas vingrinājumiem, kas pārvēršās sākumā mums neliela piepūle nepieciešama, ja mēs apzināti tos darām. Bet pēc īsa mirkļa viņi pārvēršas pat noturīgiem un ilgstošiem smiekliem, bez piepūles. Un tad mēs gūstam to terapeitisko labumu, jo mēs esam pasmējušies kārtīgi 10 minūtē. No tā sirsnība, ka mēs esam izsmējušies veselu stundu, tu jūties uzlādēts un enerģisks. Un kā tas notiek? Tāpēc, kad smieties, kas notiek? Mēs izelpojam gaisu, un ja mēs vairāk izelpojam,
jo mēs vairāk dabūnām iekšā, un tad viss tās šūnas tiek pabarots ar skābekli, un kā mēs zinām, skābeklis pārvērš tad ēdienu, ko mēs apēdam enerģijā, un visas šūnas attīrās. Arī, varbūt zina vai nē, bet bija tāds Nobel prēmijas laureāts Otto Warnbergs. Viņš dabūja 2 reizes to Nobel prēmiju, un viņš izpētīja par skābekļu ietekmi. Viņa atklājumi bija ļoti vienkārši. Viņš teica, jebkura pat vēža pamatā ir aizsākums, ir nepietiekams skābeklis šūnās. Ir nepietiekams skābeklis šūnās. Un mēs parasti, ko mēs darām, kad mēs esam stresā, mēs elpam ļoti sekli. Ja mēs, piemēram, no malas, mēs varētu sasniegties. Mēs elpam ļoti sekli, un mēs nedabūnam to skābekli. Mums ir uzkrājums potenciāls 4 litri, ko mēs varam. Mēs no viņiem izmantojam tikai 500 ml. Tas ir milzīgs apjoms. Un tad, kad mēs smejamies, tā. Mēs dabūnam ārā to veco gaisu un skābekli iekšā. Tāpēc es saucu, tā ir smiekšanās māksla no vienas puses un elpošanas zinātne. Tur ir ļoti zinātnisks pamats tam visam. Un es saku, kopš tā dienas man dzīve vairs nekad nav tāda kā agrāk. Man visi kaimiņi jau zina no rīta. 10 minūtes būs smiekli. Un es izēju, tur blakus balkons, tur parks, un es pasmējos katru rītu. Un jau cilvēki, kas iet apkārt, viņi jau sasvētinās, viņi zina, tā būs rīta smiekla, Arturs smiesies. Un sākumā tāda dīvaina attieksme, ko es tur daru, bet pēc tam laika cilvēki jau sāk pieņemt un arī sāk pasmieties, un man vēl lielāks smieklis sanāk. Un es redzu, ka tas ir kaut kas pozitīvs, kad tu smejies, tu izplati tā kā saule, tas izplats siltumu gaismas, kaut ko izstaro tāds. Bet, kad tu esi noskums, tas tā kā liets, tas tā kā noskums sērīgs. Un es redzu, ka cilvēks smējās, pat tie cilvēki, kas izstāst tik nopietni, un kad viņi, teiksim, kad viņi pasmējās, viņi paliek tik simpātiski, viņi paliek tādi interesanti, tā tiešām patīkami viņiem uzturēties. Un es domāju, un tāpēc es izdomāju Latvijā šo lietu tik ļoti vajadzīga, tāpēc es to gribu arī uzsāku. Un mana vīzija tāda, tu varbūt neticēsi, bet Latvija ir laimīgākā valsts pasaulē. Un kā es to panākšu? Tātad, jo vairāk cilvēku Latvijā smiesies, jo Latvija būs laimīgāka. Jo, kad tu smies, tev izdalās laimes hormonu galvās, vienkārši, vai ne? Un tāpēc es veicu tās smieklu jogas 2 dienu tās līderu apmācības, kur tu bagātini savu dzīvi ar smiekliem, prieku un laimi, un iegūst arī to startautiski atzīto smieklu jogas līdera certifikātu. Mums tas mērķis apmācīt cilvēkus, piemēram, dažādās pilsētās lielākās, kur būtu, teiksim, viens tas līderis, kas ir apmācīts, un veidot tās grupas cilvēkiem, kas nāk, un tad līdz ar ko katrā pilsētā, lielā pilsētā vairāk, un tad mēs vairām tos smieklus, tad cilvēki atnāk, viņiem ir tā droša vide, kur viņi var atnākt, noņemt to savu seju, nolikt, un tad palikt, kāda viņi īstenībā patiesi ir rotaļīgi, tādi bērnišķīgi un tā kārtīgi no sirds izsmieties, un vairot arī savu veselību uzlabot un kļūt tādiem laimīgākiem. Tāpēc es to visu daru, un tā ideja, tāpēc mēs arī tās apmācības darām, kur cilvēki 2 dienas bagātina to savu dzīvi ar tiem smiekliem, prieku, laimi, rotaļām, iepazīst jauns cilvēkus. Un, lai notiktu tas terapeitiskais efekts, jāsmējās ilgāk. Un tā kā es biju Indijā, ja tu pasmēsies pirms 1 minūti, ok, tev izdalās noteikts daudzums to laimes hormonu, bet ja tu smejies 2 dienas un tu kārtīgi izsmējies, tad tu jūties uzlādēts, enerģisks un laimīgs un dzīvespriecīgs. Tāpēc mēs arī tās apmācības darām, lai cilvēkiem mēs izskaidrojam pa punktiem, kā tas viss fizioloģiski notiek, kādi tie soļi, tā smieklu jogai. Un tas ir tas, ko es daru. Un es tiešām redzu, tikko es biju smieklu jogas nodarbībā tests, un es redzēju, ka pilnīgi sveši cilvēki, kas viņas pirmo reizi redz, beigās mēs viņas jodam, šitā te viens ir samīgājām, tā kā būtu brāļi un māsas. Un man pārsteidz, kā tas vieno cilvēks tie smiekli. Jo kas notiek, kad tu smejies, viņi smiekli vieno sirds. Tu kļūst ar to cilvēku, viņš tev kļūst par mīļāko cilvēku, ko tu vari sirsnīgi pasmieties. Tu arī zini, labākie draugi ir tie, kuriem tu vari kārtīgi pasmieties. Un tas ir tas, ko mēs arī darām tajā smiekla jogā.
vairojam tātad prieku un uzlabojam ļoti būtisku uzlabojumu ir veselībai. Un, kā jūs teicat, tas sākās ar 500 cilvēkiem Indijas parkā, ar Indijas ārstu, un tagad ir vairāk nekā 75 valstīs, un tagad arī Latvijā. Ir arī tātad vairāk nekā 15,000 smieklu jogas tie klubi izveidoti un bez nekādas reklāmas, bez nekāda mārketinga, kā tas ir iespējams, 75 valstīs 15,000 tie smieklu jogas klubi, tāpēc, ka cilvēki gūst labumu no tā. Viņi atnāk, viņi jūtās laimīgi, viņi uzlabo veselību. Nu, kā es to minēju, Čikāgā viņi pat vēža slimnieks ārstē ar to smiekla terapiju. Un tas ir ļoti nopietni, kad ārsti, zinātnieki izmanto to smiekla terapiju, tieši smiekla jogu, lai dziedētu tādas nopietnas slimības. Jo kas notiek vēža pamatā, kā mēs runājam, ir nepietiekuši skābeklis šūnās. Un kad tu smejies, skābeklis nāk iekšā vairāk, un vēl laimes hormoni izdalās. Un bija arī tas Norman Kaizen, viņam ārsti pateica, lai tev ir izredzes izdzīvot 1 pret 500. Viņš teica, 1 pret 500 ārsti pateica. Un viņš saka, es tam neticu, es tam nepiekritīšu, un ko viņš darīja? Un viņam bija mugurkaulā smadzeņu tur aizkastas nervs, ne? Viņš nevarēja pat uz muguras atgulties un vienkārši pat nevarēja pat pagulēt reāli. Viņš sāka pielietot smieklu terapiju, katru dienu smējās, un kad pēc tam, kad viņš bija pasmējies 10-20 minūtes kārtīgi, viņš varēja 2 stundas pagulēt. Jo kas notiek, kad tu smejies, tu esi atslābs, jo tu nevari būt sasprindzis, stresā, un smieties vienlaicīgi. Tas nav iespējams. Tāpēc, ka tev cita tu vari pamēģināt būt sasprindzis. Tu esi atslābis, tu esi atslābinājies, tas ir pozitīvs veids, kā tu atbrīvojies no tā stresa, un otrs, tu iegūst enerģiju, jo tu ieelpo to vairāk to skābekli, un līdz ar ko tu uzlabo veselību un laimes jūtu. Un tās divas lietas, kas ir laime un veselība. Un tas, ko mēs tajā smieklu jogā, ko mēs apkopam, tas ir ātrs, efektīvs, vienkārši spēcīgs līdzeklis, kā tu to var izdarīt. Un tāpēc daudz cilvēku par to nezinu, es to redzu kā tādu man dziļu pienākumu un tādu, kā cilvēkiem darīt zinām šo lietu un vienkārši likt cilvēkiem pasmieties un atklāt šitās vienkāršās patiesības. Un tas ir tas, ko es daru. Bet kā smieklu jogā notiek? Nav taču tikai smiešanās, ir notiek kaut kas ar kaut kādiem vingrinājumiem kopā, vai ne? Tieši tā, jo kā tad tā smiesies? Ja tev ir pro līmenis, protams, tu vari smieties arī bez nekādiem vingrinājumiem, bet mums ir speciāli vingrinājumi. Mums ir rotaļīgi vingrinājumi, ko mēs izpildām grupā. Un ar to rotaļīgo vingrinājumu palīdzības, tāpēc mēs ierosinām tos smieklis. Jo tev ir grūti, vienkārši tā, no šāda, no tā, un tagad smejies, vai ne? Tāpēc mēs esam grupā, mēs izpildām noteikti veidu tos vingrinājumus. Bet tie kaut kādi smieklus izraisoši, ja? Jā, tie tad smieklus izraisoši vingrinājumi, rotaļīgi, kur rezultātā tu sāc smieties. Jo ir noteikta ķermeņa pozīcija katram garīgajam stāvoklim. Un, kad tu, piemēram, pieceļos, un, piemēram, es tā palēkāju, vai kad tu kustini savu ķermeni, tev noteikts bioķīmiskas reakcijas izmaiņas uzreiz. Un, piemēram, kad tu smejies, es, piemēram, nodemonstrēšu. Es redzu, tu pasmēji, redzi, es spērāju to, ka... Tie smiekli ir lipīgi. Jā. Tātad, kad tu smejies, tu pavēli smadzenēm būt laimīgām. Jo tu vari smieties gan no prāta, lasot anekdotus vai kaut ko, vai tu vari smieties no ķermeņa. Es gribu smieties apzināti, es smejos, un es pavēlu savām smadzenēm smieties un izdalīt tos laimes hormonus un tad imūnu vielas, kas aizsargās to man ķermeni, uzlabos to veselību. Un tad grupā mums ir, būtībā smieklu jogā ir 5 pamats soļi.
Kā mēs to darām? Mēs tagad atnākam grupiņām, mēs iesildīšanās. Mēs sākam ar aplaudēšanu tādā veidā. Parasti mēs aplaudējam šādi, vai ne? Bet smiekla jogā mēs kā darām? Mēs aplaudējam šādi, tāpēc, ka šeit ir akupunktūras punkti pirkstos. Un, kad mēs viņus šitā aplaudējam, mēs viņus stimulējam, un mēs līdz ar ko iesildam visu organisms pamodās, visu procesu atdzīvinās. Tādā veidā mēs to darām. Un tad mums ir, var arī pamēģināt tā, mums ir noteikti ritms, ko mēs sakam. Mums ir 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Un mums ir tāda speciāla vārda, ko mēs sakam. Var arī izmēģināt uzliek rokas uz vēdera. Un tad mēs sakam, piemēram, ho, ho, ha, ha, ho, ho, ha, ha. Un ja tu novērosi, tavu diafragma ceļās augšā un lejā, kad tu to saki. Un tad mēs apvienojam tos akupunktūras punktus, tad ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Nu, redz, tu atkal pasmaidīji. Nu, redz, uzreiz, tas ir ļoti iedarbīgi. Es teicu ātri, vienkārši un efektīvi tas darbojās. Tātad tā ir iesildīšanās. Otra lieta, ko mēs darām, tātad ir, mēs apvienojam, mums ir rotaļīgums. Un tas izpaužās tā, nu, piemēram, mēs tātad ļoti labi, jā! Un tās tā kā bērni to dara, viņi tādi ļoti rotaļīgas, tādas kustības. Kas notiek, pasties ar mani ķermeni, piemēram, depresīvs cilvēks, viņš sēž tā, piemēram, viņš tā saļutas, viņam noteikti bioķīmija izraisās. Bet skaties, ko es tagad daru. Ļoti labi. Pirmkārt, es sasit plaukstas, tiek stimulēta tā akupunktūra. Ļoti labi. Un skaties, kā man ķermenis atverās. Jā! Edzi, man atverās viss ķermenis. Un es lietoju vārdus, noteikti vārdi, izraisa smadzenēs noteikti bioķīmiskas reakcijas. Pirmkārt, mēs kustinām ķermeni kā laimīgi cilvēki. Un arī mēs lietojam vārdus, tas ir uzreiz dubults efekts. Tāpēc mums ir ļoti labi. Jā, tad to mēs pasakam. Tas ir otrs. Un trešais ir elpošanas. Trešais solis ir elpošana, jogas elpošana. Mēs varam to ieelpot gaisu un izelpot. Bet tagad mēs apvienosim elpošanu ar smiešanos. Tas smiekla jogas variants tagad parādās. Mēs tagad ieelpojam. Nu, piekritīs, ka tas ir tāds patīkamāks un smieklīgāks veids, kā tu to var darīt. Mēs to gaisu ielpot un tad pūst ārā. Es tā kā sasmējies. Es piekrītu, mums vajag to gaisu dabūt ārā. Bet tas ir tas veids, tu smējies, tu izbaudi to procesu. Ja tad laimes hormoni izdalās. Un ceturtais solis ir tie smiekla jogas vingrinājumi, dažādi veidi tie rotaļīgie, ko mēs izpildām grupā. Un piektais, to, ko es pats ir smieku meditācija. Tā ir tad absolūti smieku, tu smejies tā, kā tu nekad vēl neesi smejies, smejies tad asarām, tad kārtīgi, sirsnīgi, spēcīgi smiekli, un tiešām tad tu iegūst to terapeitisko labumu, tā viss bioķīmija pozitīvās, tas laimes hormoni izdalās, skābekli tu saņem, un tu pēc tam pēc tās nodarbības, tu atnāc, tu staro kā saule. Tev cilvēki prasīs, kas tev noticis, kas tev noticis šodien? Vienkārši tas saka, es biju smiekli jogā. Un tas ir vienkārši fantastiski, tāpēc arī tā smiekla joga, es to jūtu un es to esmu pārliecināts, ka tas visiem latviešiem ir vajadzīgs, tāpēc es droši saku, ka Latvija būs laimīgākā valsts pasaulē, jo es tikšu apmācīts smiekla jogas tie līderi, kas vadīs tās nodarbības, un jo mēs vairāk smiesimies, un jo mēs būsim laimīgāki. Tas, ko es daru, un tas man sagādā tādu gandarījumu, kā nekas cits, redzēt, kā citi cilvēki ir laimīgi, un ka viņi smējās, un ka tas ir tik fantastiski. Es pat ieteiktu jebkuram cilvēkam vienkārši nofotografēt seju, jā, es saku pa selfiju, uztaisīt selfiju. Tātad vienkārši parasti nopietnu seju uztaisīt, tā parasti nopietnā. Un pēc tam uztaisīt otru fotografiju. Pasties, kā man seja. Un pēc tam izprintēt ārā tās fotogrāfijas, pielikt pie sienas, ja,
un paskaties, kāds es gribu būt šodien? Saskābis vai laimīgs? Un tā ir tava izvēle katru dienu. Laime nav nekas, tā ir bioķīmiska reakcija, tevī tā laimes sajūta. Tas nav kaut kas tur ārā, tev kaut kas iedos to laimi, vai ne, kaut kas tur notiks. Nē, tu jau pats radi to laimi. Tev jau viens nevar iedot, tu viņu ar smiešanos, vai ne, tu izraisi tos laimes hormonus, un tu kļūst laimīgs, jo tev neviens to nevar iedot, ne miljonu, nekas tev to nevar iedot. Tas ir forši, protams, ka tev tas viss ir, bet laimi tu pats var radīt ātri un vienkārši. Un tu varētu izpildīt tās fotogrāfijas un nolikt, un pie spoguļa katru dienu, kad no rīta tiek mazgāt zobi. Kas es šodien gribu būt? Saskāvis vai superlaimīgs? Laikam jāpazana Arturam! Tad atnāk tas smieklu joga, kārtīgi izsmieties un pagātināt to savu dzīvi. Tā smieklu jogas nodarbībās kļūt par... Es katram novēlu atrast to dzīvē, darīt darbu, ko viņi mīl no sirds. Un viena no tām lietām, ko es esmu atklājis smiešanās, es to mīlu. Es tur neko nevaru padarīt, un es novēlu arī katram cilvēkam to izjust, to iekšējos smieklus, apzināt tos iekšējos smieklus un bagātināt to sev dzīvotiem smiekliem. Varbūt tev kādi jautājumi ir, es tā daudz runāju. Es varētu runāt uz smieklētā. Praktiski uz visiem jautājumiem atbildi jau runājot, drīzāk nepaliek ko jautāt. Bet man tomēr ir visu laiku tā iekšā tā urde tāds jautājums. Es domāju, labi, ir tautas, kurām ir mentalitāte, kuri paši jau ir tādi ļoti atvērti un pretīm nākoši un tādi paši par sevi jau viegli ar viņiem strādāt. Latvietis ir vidējais latvietis. Jā. Latvietis ir tāda, man liekas, sarežģīts materiāls, ar ko strādāt, jo ļoti daudz latvieši ir kautrīgi, sasaistīti un nespēja atbrīvoties nemaz tik vienkārši. Kā tā smieklu nodarbība, kā viņa var palīdzēt to, pašā sākumā, kā to latvieti atbrīvot? Kā viņam likt vispār sākt kaut ko darīt, tur plaukšķināties, bet ja kaut ko vairāk likt? Kaut ko vairāk? Jā, tieši tāpēc es to sapratu, es to apzinos, tāpēc arī notiek to 2 dienu smieklu jogas līdera apmācība, kur tu bagātini savu dzīvi ar smiekliem, prieku, laimi, vienkārši pozitīvām emocijām. Tu uzlādē sev. Un otrkārt, tu iegūst tos smieklu jogas līdera certifikātu, kurā tu viņu nevar iegūt tāpat. Tev ir noteikts, pēc tev ir pēc tam eksāmens. Es to saucu eksāmens, smieklu eksāmens. Droši 4 stundas jāsmiekas. Smieklu eksāmens ir tāds, tu apgūsti teoriju, es eju soli pa solim, es atbildu jautājumu, kas ir smiekli, kādas labumus tu gūst no smiekliem, kas tāda smieklu joga, kāpēc smieklu joga, mēs ejam detalizēt pa punktiem, kā viņas aizsākās, kādi tie labumi no smieklu jogas un soli pa solim, teiksim, kādi tie soļi tai smieklu jogai. Un mēs visu to ejam cauri, tāpēc, ka uzreiz, ja mēs to tā darām, tu neesi tam gatavs. Jo tas ir, kā jebkura lieta, kas ir jauns, tu uzreiz kaut kas vai ne? Bet pēc tam, pēc smieklu jogai tāds efekts, tas novēries. Pirmais, pēc tam, jā! To es esmu novērojis, un to, atnākot uz to apmācību, jūs paši izjutīsiet. Tāpēc es arī daru to apmācību. Tad mēs 2 dienās izējam pa punktiem to teoriju, es to visu izskaidroju, tad mēs pēc tam praktizējam, un eksāmenā, smieklu eksāmenā, tev ir jābūt spējīgam pastāstīt tādām lietām, kas ir smieklu joga, kāpēc smieklu joga, un jānodemonstrē vismaz 5 smieklu jogas vingrinājumi, teiksim, praktiskās zināšanas, un arī pašam jāizgudro viens vingrinājums. Tas ir ļoti radošs process. Un tiešām to atnāc, tu jūties, es tiešām esmu savu dzīvi bagātinājis, un tu esi pirmkārt uzzinājis, tu esi sapratis, un tu esi sajūts. Sirsniņ to sajūtis, un tad tu esi gatavs to darīt. Tāpēc arī es tās apmācības veicu. Jo tā uzreiz ir, to nevar izstāstīt tā, var izstāstīt 1 minūtē, bet, teiksim, lai tu tā, viens ir tu uzņem informāciju, otrs tu viņus sagramo. Un treškārt, tu esi
sagramojies un tu esi sapratis un izjutis, tad tu esi gatavs tai lietai. Tāpēc ir tās apmācības, lai tos cilvēkus izskaidrotu, viņi sajustu, kārtīgi izsmieties. Tas pamatprincips. Tās būs apmācības tagad smieklu jogas apmācību līderiem. Jā, tā ir ikvienam, kurš grib bagātināt savu dzīvi ar smiekliem, prieku un laimi, un arī pie reizes tu iegūst to startautiski atzīto smieklu jogas līderu certifikātu, ko atpazīst jebkur pasaulē. Es tos diplomus esmu saņēmis no doktora Madame Katārijā, kurš ir aizsācējs. Man ir viņa oficiālie diplomi. Jebkurā valstī tu esi, tie startautiski viņi atpazīstam. Tu iegūst to certifikātu arī. Tie, kas grib būt līderi un apmācīt citus, visu ok. Ko darīt tiem, kas negrib būt līderi, tiem, kas grib nodarboties? Jā, tieši tā, tu esi atnācis, tu jau esi atnācis, tu zini, ka 2 dienas tu bagātinās savu dzīvi ar smiekliem, tu kārtīgi izsmiesies, es tev brīdinu, tu smiesies. Tu smiesies tā, kā tu nekad dzīvē neesi smējies. Tātad kapitāli ļoti būtiski bagātinās to savu dzīvi ar smiekliem. Tu sevi atjaunos savus spēkus, enerģijas pilnībā uzlādīs pozitīvā veidā. Jo tur var dažādos negatīvos veidos, tur sev visu kaut ko, tur sazarot visādi varianti. Bet šeit ir pozitīvā veidā atbrīvoties no tā stresa un ieelpot tiešā, sākt elpot tā. Elpot, saka, izjust to dzīvi, būt šeit un tagad. Nevis kaut kas skriet, kaut kas notiek, visu mūsdienu pasaulē, viss kaut kas tur notiek, kaut kas tur deg. Tas viss ir galvā. Smieklu jogā tu saproti, ka tu esi šeit un tagad, un tev ir izvēle dzīvot savādāk. Tu vari dzīvot ar smieklu bagātu, pilnu dzīvi, vai kaut kas skriet, kaut kas tur notiek, viss tur uzsprāks, tagad pācies, neiebūšu tur minūtē, vai ne? Vai arī saprast to, ka var dzīvot savādāk. Tu vari pastīties uz lietām kā bērns, tā rotaļīgi, ar humoru, pasmejoties. Tad tu iegūsi, bagātinās būtībā savu dzīvi ar smiekliem, un tavu dzīvi nekad vairs nebūs tāda kā agrāk. Jo smiekli, prieks un laime būs tava ikdiena. Tas ir garantēti, jo pēc tādas kārtīgas smiešanās un pēc tās nodarbības tu to izjutīsi un sapratīsi, un tu gribēsi to pielietot. Tā es atbildu uz tavu jautājumu, tas, ko es varu pateikt. Principā tie lielākie iegūmi ir, es tā saprotu tā, kad tu kļūsti laimīgs, tu visu laiku uzņem pozitīvu enerģiju, jā. Līdz ar to tu kļūsti vesels. Super. Jā, un līdz ar to tu vari daudz vairāk dzīvē sasniegt. Ideāli, tu visus preferīgs. Es neizsicināju. Jā, tieši tā. Tu ļoti labi visu saprati. Ideāli. Un arī izjūt, jo, kad smejoties, tu jau uzreiz arī izjūtos. Tu jūties uzreiz, tas smaids, un tu jūties to laimes sajūti, uzreiz jau to izjūti. Tas efekts ir uzreiz. Tu uzreiz to sajūti. Bet ir kaut kā domāts par to izveidot vispār tādas regulāras nodarbības, kur cilvēks, piemēram, es nezinu, cik laika aizņem vispār tādi, tu teici ikdienas vingrinājumi, cik dienā vajadzīgs ir minūtes vai stundas? Jā, dienā, lai tiešām gūtu veselību, lai gūtu labumu veselībai, tev jāsmējās vismaz 10 minūtes, bet tādi smiekli, kas ir intensīvi un viņi turpinoši, bez apstājas. Tātad, jā, Kā tu teici no ķermeņa? Jā, apzināties smiekli no ķermeņa, un tev jāsmējās vismaz 10 minūtes, tātad noteikti viņam jābūt tiem smiekliem, un viņiem jābūt skaļiem smiekliem, nākošiem no vēdera un intensīviem. Piemēram, es nodemonstrēšu tu jāpo, viņiem jābūt, tāpēc mēs tā esam tās nodarbības, kur ir droša vide, jo, ja kāds tu vienkārši ies uz ielas un spēkšs sāk tā skaisti smieties, cilvēki, nesapratīs. Maiks sakot, nesapratīs. Kāds var arī kaut kā aizvest. Jā, tieši tā. Bet tāpēc mums ir smieklu jogas, mēs redzam drošu vidi, kur tu vari atnākt, un tu vari smiekties, cik tu skaļi vieni gribi un cik tu ilgi to gribi, jo mēs apzināti ierosinām tos smieklus, tā ir tāda droša vidi. Un tāpēc arī es apmācu tos smieklu jogas līderis, kas tālāk arī katru dienu vadīs tās nodarbības, un varēs tad, ja kurš varēs... Katru dienu nāk. Jā,
Tas ir ideāli. Tas ir ideāls, ko katram ko vajadzētu. Un pēc tam, ja nav tik daudz tās iespējas, teiksim, var attakt 3 reizes, 2 reizes. Minimums ir 1 reize. Bet tas ir minimums ir, es teiktu tā, katru dienu tas ir tas, kas ir vajadzīgs. 3 reizes nedēļā, es domāju, to jebkurš var. Bet tad, ja tu smējies 3 reizes nedēļā, tev ir vēl 4 dienas, kur tu esi bez miega. Tev kašam kaut kas arī jādara. Tātad, ko es daru? Es katru rītu pieceļos. Pirmais, ko es daru, es tur ne ēdu. Jo kas sanāk? Tu piecelies, tu sāc telefonu, tu tur sās, tu tur ies savā pasaulē, tu tur aizēji, tu 2 stundas pagājuši, tu tur sagrozījies, jau paspējis. Bet ne tas variants. Es piedāvāju, tu piecelies un pasmējies 10 minūtes. Un tas, ko tu iemācīsies pēc apmācībām, tu iemācīsies, kā tu vari pasmieties, sākt savu dienu smiekliem. Kas var būt labāks? Kārtīgi, tu esi pasmējies, un tas tev uzlādē visai dienai. Tu esi pozitīvs, tu atnāc uz darbu, kā smaidīgs, kā saulītē. Kas ar tevim šodien noticis ir? Smieklu joga! Es praktizēju smieklu joga! Kas tas tāds? Nāc uz apmācībām! Jā, katrs iegūst tātad to tehniku, ko tu paņem līdzā no tām apmācībām. Tu ne tikai zināšanas, bet iegūst prasmes, arī kā tu katru dienu sev var uzlādēt. Ātri būt tajā laimīgā stāvoklī, ka tu jūties tiešām laimīgs pacelāts. Tad tu pieeji pie spoguļa, tu sāc izpildīt tos rotaļīgos vingrinājumus, un tu jau sāc smieties par to, ko tu dari. Un tas ir tas, kas jau ir, un tu sāc iegūst to labumu. Tad tu iegūst tos vingrinājumus, tad paņēmieni, kā tu katru dienu var sevi kārtīgi sasmīdināt, pasmieties, un līdz ar ko uzturēt labu veselību. Bet veselība, es domāju, gan fizisko, viens ir tavs ķermenis, otrs ir garīgo veselību. Tas nozīmē, tu domā pozitīvas domas, un ja tu domā pozitīvas domas, pirmkārt, ja tu jūties labi, tad tu domā pozitīvas domas, tu sāk raisīties. Tu sāk, tā bija problēma, bet tagad esmu lielāks par to problēmu. Es viņu pasmiešu. Tu vienkārši pasmējies, tu esi lielāks, tu jau kļūst lielāks par to problēmu. Tad, kad tu sūdzies, vai ne, tu esi problēma. Es esmu maziņš. Bet tad, kad... Bet es nevis saku problēma, izaicinājums vispār. Un tu par to lietu pasmējies, un tu kļūst lielāks par to problēmu, un tu viņu var atrisināt. Tu esi sev uzlādējis visai dienai, pozitīvu laimes hormonu izdalījušies, tu esi uzņēmis skābekli, tu esi tāds laimīgs, iet tādā stāvoklī, un tu esi superproduktīvs. Tu aizej uz darbu, tas, kas tev aizņem, piemēram, tur 2 stundas, to tur izdarīt jau, teiksim, 1 stundā. Tu jau esi 2 reizes produktīvāks. Jo tu atceries varbūt pat, kad tu esi tādā priecīgā, pozitīvā garstāvoklī, tev viss padodās. Tu vienkārši viss izdarīts. Super. Bet, kad tu esi tāds sagrūsies, vajadzētu, kā tu dari, ieņemšu tēju, varbūt vēl vienu, es aizšu laiku kaut kādu saldumu ieņemšu, kaut ko ķip no sevi uzfrišināt. Nē, tev tas nav vajadzīgs, tu jau atnāc, tu esi enerģijas pilns, tu esi laimīgs, un sāc darīt, un tev viss padodās. Un tu jūties laimīgs, tu izbaudi to, ko tu dari. Tu nodzīvo laimīgu dienu. Es to nolēmu, jebkuram cilvēkam nodzīvot katru dienu laimīgi un no sirds tā, ka tu jūties, jo dzīve sastāv no dienām. Tas nodzīvot vienu laimīgu dienu, ļoti labi iet pie tās iepriekšējās dienas klāt, un tā tas mūžs arī veidojās. Tu nevar tā paļauties, es gaidu spontāniem smiekļiem, vai ne, neapzinātiem, kā mēs parasti smējamies, vai ne? Varbūt man kāds kaut kādu joku šodien pateiks, un varbūt nepateiks, vai ne? Bet šeit, nē, tu esi apzināti, mērķiecīgi, un tas nāk no tevis, no iekšienes. Tu mērķiecīgi to dari. Tu esi noteicies, tu saki, es gribu smieties šodien, es gribu šodien būt laimīgs. Un tu vienkārši apzināti, izpildot tos vingrinājumus, tu pavēli savas smadzenēm smieties un būt laimīgam. Un tā ir tā unikalitāte smieklu jogai. Tā ir tā pati būtība. Es esmu praktisks cilvēks, es cilvēkam iedod praktiskas zināšanas un tātad praktisks vingrinājums, kā viņi var bagātināt savu dzīvi un katru dienu nodzīvot laimīgi, ja viņi to grib. Ir cilvēki, kas negrib un vienā nebūs. Tādiem cilvēkiem viņiem jānobriest līdz tam, ka viņi sapratīs. Viņiem jāpieņem lēmums. Es gribu būt laimīgs šodien, vai ne?
Un tad es viņam arī varu iedot to tehnoloģiju, tos paņēmienus, tos vingrinājumus, kā viņi katru dienu var sākt laimīgi. Un arī es pirms gulētiešanas pasmējos. Jo tu sāc dienu pozitīvi un arī tu noslēdz to dienu. Man miegs ir super, es pasmējos pirms gulētiešanas, kārtīgi pasmējos, un tad es uztaisu arī vēl, tā kā meditācijas, tā kā relaksējos, elpošanas vingrinājumus uztaisu, jo mums joga ir tie elpošanas vingrinājumi, arī tas, kas, to skābekli dabūtu. Un meditāciju, un tad es, tā forši tā, tādā sādā, tādā miegās, tā apguļos tā, un pēc 5 sekundēm tev ir izvēle. Tu tā stresaini vai tu? Nē, es šodien piecelšos, es pasmiešos, es vakarā atnākšu pie Artūra, pasmiesimies kārtīgi. Tu zini, tev ir motivācija. Kāpēc es šodien daru? Vakarā būs Artūrs laimīgai. Kārtīgi izsmiešos. Un tad jau sāc to dienu pozitīvi, uzlādēti, tu aizēji un tā ātri izdari, un tev viss padodās. Un tas ir fantastiski, un to es novēlu ikvienam atklāt, saprast un izjust pa sirdi. Kas tavā dzīvē mainījies? Tu esi tāds dzīves piemērs, tu esi izbaudījis jau. Jā. Un kopš tu nodarbojies ar sevi. Jā, man dzīve nekad nav tāda kā agrāk. Agrāk es jau esmu vienmēr bijis tāds laimīgs un pozitīvs cilvēks, bet tagad vienkārši es esmu kļuvis super laimīgs. Vienkārši es tiešām to saku, un es to sirdi arī jūtu, tā es arī iekšā jūtos. Man dzīve mainīsies pilnībā, ja man bija agrāk ar mammu, ja mēs kādreiz ar mammu strīdējāmies, es teicu, es esmu mani patiesība. Un es saku, mani patiesība, ne? Šitie te varianti. Es saku, tagad mēs kopā smejamies. Jo kas notiek, kad tu smejies, tu vienot cilvēks. Un tad es sapratu, tev var būt patiesība, vai tu var būt laimīgs? Skaidra izvēle. Es izvēlējos būt laimīgs, un tagad, piemēram, ja man kaut kas ir tāds dosarspības, piemēram, es pasmējos. Mēs pasmējamies, mums arī pat tāds interesants ritās. Mums nav čau, mums ir smiekli čau. Nezinu, katru vietu, bet mēs pasmējamies pāris sekundes kopā jau caur telefonu. Mēs jau radam tādu vienotību, tādu laimes sajūtu. Tad mēs parunājam, un tad beigās mēs atkal pasmējamies. Tā pasmējamies, un tad tu jau principā atceries sākumu un beigas. Un arī tu jau esi gatavs tā informācija, tu zini, ka viņš tev kaut ko pozitīvi iedos. Un tu esi atklāts, un tu vari atrisināt tos jautājumus. Man dzīve mainīsies tātad kardināli, katra diena ir bagātināta ar priekiem, smieklu un laimi. Es vienkārši pieceļos, nevis kā citi. Atkal pirmdiena, tu laikam jokojies. Nē, es izslēdzu. Un to modinātāju ieslēdzās, atkal pēc 10 minūtēm. Tad viņi aizmet projām, vai ne? Nē, es pieceļos, es tagad esmu katru dienu, es sāku laimīgs. Es pieceļos, šodien būs fantastiska diena. Es jūtos tāds laimīgs, enerģis, prieka pilns, un man padodās viss tas, ko es daru, man padodās. Es esmu tagad vairāk cilvēks, es pievēlku cilvēku savā dzīvē, jo ja cilvēki grib būt kopā sabiedrībā cilvēkiem, kas ir pozitīvi, smaidīgi, smejošies cilvēki. Un tad man ir līdz ar ko es esmu bagātinājis savu dzīvi ar tiešām tādiem gudriem, inteliģentiem, pozitīviem cilvēkiem, jo vienkārši negatīvie viņi nevar izturēt to enerģiju. Vienkārši dabīgi atstājās, tad man ir mainījušies draugu loks. Tātad manas attiecības ir kļuvušas sirsnīgākas, man attiecības ar draudzeni, mēs viņu kārtīgi izsmejamies, un tas vieno sirds, mums arī visas attiecības. Es domāju, pat cik tu novērtēt, sirdnīgs tāds patiesas attiecības. Ja tu tā padomā, ar sev tuviem cilvēkiem nevis tur kaut ko pierādīt viņiem un kaut ko tur strīdēties, bet tā lietā Arturs teica, ka nevis strīdēties, bet pasmieties! Tā vietā strīdēties, kā cits variants, pasmieties. Tu pasmējies kopā un jūs jūtaties vienot, jums ir sirsnīgs, mīlošs attiecības. Es domāju, kas var būt labāks? Tu jūties laimīgs, tev ir ideāla veselība un tev ir sirsnīgs attiecības ar cilvēkiem. Jā. Un to es esmu pieredzējis savā dzīvē. Tad mums atliek aicināt cilvēkus uz smieklu jogu, apgūt smieklu jogu un padarīt savu dzīvi laimīgāku. Tad varbūt visiem varēs būt otrais uzvārds laimīgāks. Jā, tieši tā. Latvija pilna ar laimīgajiem.
Jā, Latvija, mans veids ir Latvija, ir laimīgākā valsts pasaulē. Jā. Un... Tā arī paliek. Kad un kur es varu apgūt smieklu jogas līderu apmācību? Tu vari atnākt uz manu 2 dienu smieklu jogas nodarbību un bagātināt savu dzīvi ar smiekliem, prieku un laimi. Un justies laimīgs neatkarīgi no tā, kas tavā dzīvē ir noticis. Vairāk informācija www.smieklujoga.lv un mēs atradīsim veidu, kā kopā pasmieties.